Aizdotais grasis – latviešu tautas pasaka. Reiz bija liela muiža. Tai muižā bija bode, un bodē sastapās divi draugi – kalps Juris un kalps Jānis. Juris dzīvoja kalpu mājā 7 verstis pa labi no muižas. Jānis dzīvoja kalpu mājā 7 verstis pa kreisi no muižas. Juris bija iedomājies pirkt bodē pastalas, un viņam pietrūka viena graša. Viņš tūliņ prasa Jānim, vai šis nevarot to grasi aizdot. Varu gan, bet kad tu man atdosi? Pats zini, cik grūti pie graša tikt. Ko nu pēc graša bēdāties? Nākamo svētdien tepat satiksimies, atdošu tev grasi kā nieku. Tai ziņā esmu vīrs, kas tur vārdu. Norunāts paliek norunāts. Jānis aizdod grasi. Atnāk svētdiena, Jānis tūliņ uz bodi. Aiziet izgaidās, no Jura nevēsts. Bet Juris mājās saka sievai: Sieviņ, man šonedēļ nelaimējās, ne graša nenopelnīju. Kā nu lai rādos Jānim acīs, kad nevaru parādu atdot? Labāk darīsim tā. Kad viņš atnāk un prasa savu grasi, pasaki, ka jau 3. dienu guļu bez valodas un diezin vai celšos. Tikmēr Jānis, nevarēdams Juris sagaidīt, iet vēl tās 7 verstis līdz Jura mājai. Aiziet, satiek Jura sievu un jautā: Kur Juris? Viņš no manis vinnedēļ aizņēmās grasi, solījās šodien atdot, bet nekā. Jura sievai tūliņ vārdi birst kā pupas. Jāni, Jāni, nemācies slimam cilvēkam virsū. Viņš jau 3. dienu guļ bez valodas. Kad būs vesels, atdos tavu grasi, atdos visu, ko parādā. Bet ja nomirs, tad zināms, mīļais Jāni, lai šķipele parādus maksā. Nākamajā nedēļā Jānim gadās iet uz muižu darbos. Viņš satiek kādu puisi no Jura mājas un apvaicājās: Kā nu manam draugam Jurim klājas, vai ir uz labo pusi? Puisis brīnās: Kā, vai tad viņam kādreiz bijis slikti? Kā nu ne, svētdien biju aizgājis parādu meklēt, bet sieva sacīja, ka guļot bez valodas. Nu tad sieva tevi izmuļķojusi. Viņam ir valoda, viņam ir veselība. Nu, nākamajā svētdienā Jānim prāts nav mierīgs, ies pie Jura. Taču Jurim arī šonedēļ nav laimējies grasi sadzīt, un viņš saka sievai: Siev, vai zini, ko nu darīšu? Mums uz bērniņiem ir zārks. Aiznesīšu to uz kapu kambari mežā un iegulšos tajā. Ja nu Jānis atnāk pēc sava graša, pasaka viņam, ka es jau nomiris un guļu kapu kambarī. Ja netic, lai atnāk paskatīties. Tā nu Juris guļ kapu kambarī meža vidū. Bet pašlaik laupītājiem gadījies labs ķēriens. Šie meklē drošu vietu, kur laupījumus sadalīt. Ienāk šai pašā kambarī un stāsies pie dalīšanas. Naudu sadala viegli, bet paliek pāri zelta gredzens, un to nu visi grib. Te uzreiz vecākais laupītājs saka uz zārku rādīdams: Kas šo zārku vienā cirtienā pārcirtīs, tam paliks gredzens. Juris noprot, ka labi nebūs. Spēr zārka vāku vaļā un sauc: Vai jūs, negantnieki, mirušam miera nedosiet? Hei, visi, kas te guļ, celieties augšā, šiem te vajag mācības. Laupītāji nu spruka pa galvu, pa kaklu mežā, atstādami naudu tepat. Juris tagad laimīgs bez gala sēž uz zārka malas un skaita naudu. Te Jānis pa durvīm iekšā. Ko tu te dari? Kad atdosi man grasi? Ai, Jāni, šenu 3000, tev 3000 man, tos mums pati laime piešķīrusi svētdienas dienā. Jānis paņem 3000, pateicas un prasa atkal: Bet, nu atdot manu grasi. 2 svētdienas esmu jau 2 pa 7 verstīm nostaigājis. Cik ilgi vēl liksi man staigāt? Tu jau tik daudz esi dabūjis, ko vēl gribi. Tas ir pavisam kas cits, Jānis atbild. Pats nu pat teici, ka tos 3000 mums laime piešķīrusi, bet tu man vēl neesi atdevis parādu. Tā viņi ķīvējas, kamēr sāk plūkties. Laupītājiem bija savas naudas žēl. Viņi sagudroja tā: drošākajiem jāiet atpakaļ apskatīties, vai daudz no kapiem uzcēlušies. Labi, drošākais klusām atlien līdz kapu kambarim un dzird iekšā lielu kņadu. Viņš saņem dūšu, piezogas pie lodziņa paskatīties, cik tur šo ir. Iebāž galvu pa lodziņu, redz, ka tur briesmīgi kaujas un dzird, ka par grašiem vien runā.
un līdz ko viņš galvu iebāzis, kāds norauj viņam cepuri. Šeit tev cepure tā graša vietā. Laupītājs galīgi pārbijies, atskrien elzdams pūzdams pie savējiem un stāsta. Ak, tu brīnumi, kas tur no kapiem sacēlušies? Tik daudz, ka no mūsu naudas katram pa grasim vien iznācis, un ir tad viens bez graša palicis. Norāva to pašu manu cepuri un iespieda šim, lai būtu mierā. Aušīgā princese. Krievu tautas pasaka. Kāds ķeizara dēls paslepus bija nolūkojis skaistu, bet iedomīgu kaimiņu cara meitu. Viņš nu raksta cara meitai vēstuli un šo bildina. Sūta tur precinieku, kādu savu augstmani, un piesaka visu labi ievērot, kā viņš tiks kaimiņu galmā uzņemts un godināts. Kaimiņu cars precībām neiebilst, bet esot jādabū pašas meitas piekrišana. Sauc šur princesi un teic, ka viņu bildina ķeizara dēls. Runā, šī lielvalsts esot bagāta, tai piederot krietns karaspēks, princese saka. Bet piedošanu es tak gribu redzēt, ja ne pašu princi, tad kaut vai viņa portretu. Augstmanim līdzi bija ķeizara dēla portrets krāsās. Princis bija glīts, taču bāls no vaiga. Apskatījusi un nopētījusi, princese portretam uzšpļāva, nometa to zemē un nievīgi teica: Ai, tik bāls kā bērza tās! Pārbrauc augstmanis mājās un visu sīki atstāstīja ķeizaram. Tas tūdeļ sauks kopā karapulkus un ies karot. Bet dēls atrunā: Tādu nieku dēļ nav vērts cilvēkus bendēt un asinis izliet. Gan viss nokārtosies. Atļaujiet, tēvs, man pašam rīkoties. Tikai lūdzu, dodiet pāris 1 000 000 naudas. Ķeizars dēlam naudu neliedza. Dēls uzbūvēja jaunus kuģus, pielādēja tos gan ar augļiem, gan dārgiem audumiem un devās ceļā uz kaimiņu cara galvaspilsētu. Ķeizara dēls tagadīt bija tirgonis Vaņa, kas lēti pārdeva skaistos audumus. Kaimiņu cara istabmeitas un freilenes bija lielās pircējas. Ieradās arī aušīgā princese. Bālais ķeizara dēls bija kļuvis iznesīgs puisis ar jūras vējos appūstu seju. Princese tirgonī Vaņā iemīlējās un bija gatava paslepus doties līdz, kad viņš audumus pārdevis un princeses mīlestību ieguvis posās uz mājām. Lai viņus nepazītu, gadījumā, ja cars sūtītu meitai pakaļ ķērājus, abi pārģērbās par zemniekiem, sēdās vienkāršos darba ratos un brauca, līdz nokļuva ķeizara pilsētā. Pie mums dzīvošana pārāk dārga. Noīrēsim kādu būdiņu pilsētas nomalē un paši meklēsim darbu. No kaut kā taču jādzīvo, Vaņa teica. Otrā dienā, pārradies no pilsētas, viņš stāstīja, ka atradis darbu. Princesei tirgus laukumā būšot jāpārdot māla podi, bet paciešot malku cirst. Viņa gan sākumā iebilda, ka tirgoties neprotot, jo esot dzimusi princese. Tomēr gāja un sāka pārdot podus. Pret vakaru, kur gadījušies, kur nē, atdrāzās jātnieki un sabradāja visus vēl nepārdotos podus. Ar lauskām jau netirgosies. Princese raudādama gāja mājās un izsūdzēja bēdas Vaņam. Tiku par to dzirdējis, viņš teica. Tāpēc jau sarunāju tirgus būdu, patvārus un traukus. Rīt pārdosi karstu medus dzērienu. Viņa gan sākumā iebilda, ka nemākot medus dzērienu gatavot, jo esot dzimusi princese. Tomēr gāja un gatavoja. Te pēkšņi uzradās bars zaldātu un uzsauca: medus dzērienu galvā! Kad princese neattapa tik veikli visiem padot karsto dzērienu, šie sāka ārdīties, sadauzīja patvārus un traukus. Princese raudādama pārnāk mājās un sūdzas Vaņam. Viņš saka: tiku par to dzirdējis, pagādāju tev citu darbu. Pilī būs jāmazgā veļa. Bet Vaņa, tādu darbu nemāku, jo esmu dzimusi princese. Gan jau iemācīsies. Ejot uz pili, princese atcerējās, ka šīs zemes ķeizara dēls bija viņu bildinājis, bet viņa savā uzpūtībā tika prinča portretam uzšpļāvusi. Tagad nu viņai būs jāmazgā prinča veļa.
Kad princese aiz bailēm trīcēdama un acu nepacēlusi ienesa tīru kreklu princim, viņš uz paplātes nolika 100 rubļus. Mājās Vaņa bija priecīgs, ka viņa šoreiz tik daudz nopelnījusi. Vakarā pilī notika dzīres. Jāierodas tur arī princesei. Vaņa saka: es pilī nekad neesmu viesojies, taču jums tas ir ierasts. Tad nu atnesiet man bumbieri un pāris konfekšu. Vaņa, vai tad tā var darīt, iebilda princese. Iebāziet vien kabatā. Man varen garšo, teica Vaņa un piediedza viņas apģērbam kabatu. Pilī princese tiek aicināta pie galda un sēdināta pretī princim, kas izskatās stipri līdzīgs Vaņam. Viņa sēd klusa, acis nodūrusi. Kad neviens neredz, iebāž kabatā bumbieri un konfektes. Sāka spēlēt mūzika, un pāri griezās dejā. Princis uzlūdza princesi. Viņa dejoja lieliski. Vēlreiz to aušu pārmācīšu. Princis nodomā un dejojot norauj viņai kabatu. Bumbieris un konfektes izkrīt uz grīdas. Sacēlās kņada. Aiz kauna princese paģība. Tikai ar dziednieku palīdzību atkal atžirba. Tūdeļ viņai uzvelk līgavas tērpu un vedīs laulāties ar princi. Viņa grib piebilst, ka iemīlējusi nabaga puisi Vaņu. Pacēlusi acis, viņa tikai tagad pazīst, ka princis ir viņas mīļotais Vaņa. Septiņas akas. Krimas pasaka. Neviens pats no vecajiem ļaudīm nezina pateikt, kas stepē, ko ikdienas sveilē saule, bija izracis 7 dziļas akas. Viņi gan varot pastāstīt, ka reiz nebaltā dienā tur izsīcis ūdens. Visas 7 akas bagātas ar dzīvības uzturētāju ūdeni, bijušas jau tajos aizlaikos, kad stepē sāka saimniekot un šo zemes gabalu par savu īpašumu saukt kāds svežzemnieks, kas šeit ieceļojas no tālienes. Viņš bija vīrs jau gados, un viņam auga 6 dēli. Pirmais, ko svežzemnieks darīja, ieguvis zemi, apstaigāja un saskaitīja akas. Jā, patiesi, tās ir veselas 7, priecājās saimnieks. Manuprāt, 7 ir laimīgs skaitlis. Katram manam dēlam būs pakai un viena paliks pāri. Man vajag vēl vienu dēlu. Pagāja saules laiks, un svežzemniekam piedzima 7. dēls. Vecāki to nosauca par Frici. Šajā stepes apvidū bija tā ierasts, ka tas, kam piederēja aka, deva apkārtējiem ļaudīm ūdeni bez maksas. Arī svežzemnieks stingri ievēroja šo paražu. Vispirms gan viņš ar ūdeni pielēja pilnus visus savus traukus, kādi vien bija mājā atrodami. Ūdeni netaupīdams aplaistīja sakņu dārzus un arbūzu laukus, un tad deva ūdeni citiem, jo ūdeņš šajā sausajā stepē nozīmēja dzīvību. Bez ūdens nav iespējama dzīve ne cilvēkiem, ne dzīvniekiem. Bez ūdens saule izdedzina dārzus un laukus. To visu zināja 7 aku saimnieks. Viņš neliedza nevienam ūdeni. Plauka viņa saimniecība, un sava iztikšana bija arī apkārtējiem ļaudīm. Vakaros svežzemnieks sēdēja aku tūmā, ar lapatiku nolūkojās savos dārzos un mazā dēlēna rotaļās. Pie sevis viņš klusībā nopriecājās. Šis zeperis dienās būs viens kārtīgs vīrs. Mazais Fricis auga. Caurām dienām viņš jāja ar nūju, kas noderēja zirga vietā. Pie tam viņš pamanīja sausajās smiltīs katru nejauši nolijušo ūdens pilīti un purpināja. Ūdens tiek izlaistīts. Pagāja gadi, zēns bija jau krietni paaudzies. Viņš nosodīja tēva rīcību, ka tas ūdeni atdodot ļaudīm par velti. Par to katrs maksātu bargu naudu. Tēvs paskatījās uz dēlu un teica: šim zeperim dienās vajadzētu būt kārtīgam vīram. Taču toreiz to sakot, viņam nebija jautri ap sirdi. Tēvs nepaklausīja dēlu un ūdeni, kas sakrājās viņa 7 akās, izdalīja apkārtējiem ļaudīm kā vienmēr bez maksas. Tēvs kļuva vecs un salīcis, bet Fricis izauga par brašu jaunekli. Pie tam viņš bija stiprs un visi no viņa baidījās.
Ģimeni piemeklēja dziļas bēdas. Īsā laikā nedziedināma slimība kā pļauti nopļāva 6 vecākos dēlus. Dzīvs palika vienīgi Fricis. Tēvs centās ar viņu sadzīvot, tikai vienā ziņā nepiekāpās – neļāva dēlam noslēgt akas. Cilvēki mājo tikai tur, kur ir ūdens. Tēvs teica Fricim: neaizmirsti, dēls, ka cilvēki ir mūsu lielākā bagātība. Kamēr es te dzīvošu, viss paliks kā bijis. Fricis nepaspēja saprast tēva teikto. Viņš pabrīnījās un savu pārliecību izteica vārdos: nauda ir mūsu bagātība. Pēc tēva nāves dēls steidzās aizslēgt akas. Kas nāks pēc ūdens, lai atdara savus makus, Fricis stingri noteica. Ļaudīs rūga nemieras. Ko lai sausajā stepē iesāk bez pilītes ūdens? Salasīja pēdējos grašus un par katru ūdens lāsīti maksāja Fricim. Maksāja gan, bet kurnēja arī. Kad Fricis uzzināja par ļaužu neapmierinātību, viņš tā noskaitās, ka nedeva vairs ūdeni pat par naudu. Ja šiem nav labi, lai tad atstiepj kājas bez ūdens. Ūdens ir dzīvība. Kā tagad dzīvot bez ūdens? Un cilvēki bija spiesti nākt pie Friča un ceļos krisdami lūgties, lai viņš pārdot ūdeni. Vienīgi kāds sīks, nabadzīgs vīrlis nepazemojās. Tas nelūdzās, bet nosauca Frici par nežēlīgu un cietsirdīgu cilvēku. Tiem, kas lūdzās, Fricis atkal pārdeva ūdeni, bet sīko vīrli sagrāba un izsvieda aiz vārtiem. Krītot, tas tik smagi sadauzījās, ka nogulēja uz zemes visu dienu. Mocījās sāpēs un lūdzās: kaut lāsīti ūdens, nodzerties, kaut lāsīti. Bet kur ņemsi ūdeni, ja Fricis bija pavēlējis aizslēgt akas un atslēgas noglabājis? Pirms saule norietēja, slimais vēl reizi pacēla galvu, paskatījās uz tālajiem kalniem, kaut ko pateica un nomira. Otrā rītā Fricis atļāva atslēgt akas un atnest ūdeni. Akās nolaida spaiņus, bet tavu nedienu. Tās bija sausas, nepilītes ūdens. Kopš šīs dienas visās 7 akās ūdens bija izsīcis. Sīkstulīgais Fricis bailēs aizbēga, ļaudis izklīda kurkurais. Divas vārnas. Osetīnu tautas pasaka. Reiz kādu zemi piemeklēja neraža. Tā skāra kā cilvēkus, tā putnus. Gan vieni, gan otri mira bada nāvē, jo bija grūti atrast kaut ko ēdamu. Kādai vārnu mātei bija 5 mazuļi. Vārna, dzīvodama dienām nepēdusi, jutās tik vārga, ka nespēja sagādāt mazajiem barību, nerūpēties par viņu drošību. Lai pati neaizietu bojā, vārna nolēma pamest savus putnēnus, kas vēl bija mazi un nespēja lidot. Viņa tā arī izdarīja, pameta mazos un lidoja uz tālu zemi. 5 vārnēni ligzdā palika vieni. Tie, būdami tukšiem vēderiem, brēkāja gan dienu, gan nakti. Turpat netālu mitinājās cita vārna. Tā dzirdēja mazuļu žēlabainos brēcienus. Viņai bija grūti tajos noklausīties. Kādā dienā šī vārna atlidoja pie putnēniem un pati savām acīm redzēja viņu postu. Vārna mātes vietā uzņēmās rūpes par pamestajiem. No šī brīža viņa kļuva putnēniem audžu māte. Vārna augām dienām šaudījās gan te, gan tur, lai tikai kaut ko atrastu, aiznestu un pabarotu 5 apgādājamos. Pūles netaupot, audžu mātei izdevās putnēnus paglābt no bada nāves un izaudzēt. Neražas gadu atkal nomainīja labs, bagāts gads. Visa kā bija pa pilnam. Vieglāka kļuva dzīvošana nevien cilvēkiem, bet arī putniem. Te kādā jaukā dienā no tālās zemes atlidoja vārnu īstā māte. Viņa gauži saniknota uzbrukautai otrai, kas visu šo laiku bija gādājusi par viņas mazuļiem un tos izglābusi. Viņa neganti uzbrēca: šī ir mana ligzda un mani bērni, kas tu tāda esi? Vācies! Audžu māte nedomāja padoties. Viņa atbildēja: jā, tie bija gan tavi mazuļi. Kāpēc tad tu viņus nebaroji un neapgādāji, bet pameti vienus? Tagad, kad mazie manis aprūpēti ir krietni paaugušies,
Tie ir mani bērni. Dienā vārnas tā klaigāja un strīdējās. Nekādā galā netika. Beigās viņas nolēma doties pie valdnieka, lai tas izšķirtu šo ķildu. Atlaidušās pie pils vārtiem, viņas ņēmās ķērt un brēkt pilnās rīklēs. Centās viena otru nosūdzēt valdniekam. Valdnieks gan iznāca šām pretī un uzmanīgi klausījās, taču nesaprata, par ko abas klaigā. Vārnas nerimās. Viņas katru dienu 5 jauno vārnu pavadītas ieradās pie pils vārtiem un joprojām strīdējās. Valdnieks nezināja, ko darīt. Tad viņš sasauca savus galma ļaudis un teica: es bagātīgi samaksāšu tam, kurš varēs pateikt, ko īsti vārnas grib. Tas notika vecos laikos, kad dzīvoja vēl tādi cilvēki, kas saprata zvēru un putnu valodu. Putnu valodā bija ielauzījies arī kāds jauns putnu ķērājs. To nu arī uzmeklēja un nogādāja pilī. Valdnieks teica putnu ķērājam: tā kā tu saproti putnu valodu, tad paklausies, kā vārnas ķildojas un pastāsti man. Putnu ķērājs vairākas dienas uzmanīgi noklausījās vārnu ķērkšanā, devās pie valdnieka un stāstīja: jūs, valdniek, droši vien tikāt ievērojis 5 vārnas, kas turas vienā pulciņā. Tās ir jaunās vārnas, kuras uzaudzinājusi viņu audžu māte, kas turpat klaigā. Pagājušā gadā, kad mūsu zemi piemeklēja neraža, vārnēnu īstā māte aizlaidās projām. Par pamestajiem putnēniem rūpes uzņēmās cita vārna. Kad nu mūsu zemē atkal viss paaudzis, atgriezusies īstā māte un pieprasa atdot viņas bērnus. Taču audžu māte nikni pretī. Šīs 5 jaunās vārnas izaudzināju es, un tās ir manas. Ja tev viņas bija vajadzīgas, kā tad varēja tās mazas un nevarīgas pamest likteņa varā? Tā nu mūsu valdniek, abas vārnas jau kuro dienu nāk pie tevis meklēt taisnību. Kam pieder bērni? Vai tai, kas tos laidusi pasaulē, bet tad pametusi bada nāvei, vai tai otrai, kas bērnus aprūpējusi un uzaudzinājusi? Valdnieks likās aicināt savus padomniekus un teica: padomāsim visi, lai izlemtu, kam tad galu galā pieder šie 5 vārnu bērni. Pirmais runāja pats valdnieks: manas domas ir tādas, ka māte, kas reiz pametusi savus bērnus, ir uzskatāma par mirušu. Jauno vārnu māte ir tā, kas viņus kā mazuļus izglāba. Mēs, valdnieki, tev neiebilstam, padomnieki vienā mutē piebalsoja. Tad valdnieks, padomnieki un jaunais putnu ķērājs izgāja pa pils vārtiem un pavēstīja vārnām spriedumu. Valdnieka teikto jaunais putnu ķērājs pateica vārnām saprotamā valodā. Noklausījušās vārnas savicināja spārnus un laidās prom. Audžu mātē līdzi lidoja 5 jaunās vārnas, bet uz otru pusi aizlaidās viena pati vārna. Kūlējs un velns. Vācu tautas pasaka. Senos laikos dzīvoja muižnieks. Viņš bija sīks un ļauns cilvēks. Ļaužu priekšā gan šis mēdz izlikties labāks nekā īstenībā bija. Muižnieka daudzo kalpu vidū atradās vīrs, kas daudzus gadus bija viņam godīgi un uzcītīgi strādājis. Kalps nu bija vecs un spēja vienīgi arājam vai ecētājam piepalīdzēt, padzenot ar stibu vēršus. Smagajā kulšanas darbā viņš neko lielu vis nejaudāja darīt. Bet, kas kulšanas laikā nestrādāja, tam visu ziemu bija jākar zobi vadzī. Tāpēc kalps jau laikus lūdza kungu, lai tas arī viņam vecam cilvēkam atļauj piedalīties kulšanā. Kas man ko iebilst? Liekuļoja muižkungs. Atrodi tik sev pārnieku. Vecais kalps malstījās apkārt meklēdams pārnieku. Pēc negara laika viņam pretī nāca pavisam vecs, sīks vīrlis un apvaicājās, kur viņš tā ejot. Kulšanas laiks ar joni nāk virsū, un meklēju sev pārnieku, atbildēja kalps. Laimīgi esam satikušies, teica vīrlis, arī es meklēju pārnieku. Tad nu metamies kopā, bilda kalps. Kaut gan tu arī neesi nekāds spēka vīrs, cik necik jau nopelnīsim, būs vairāk nekā rokas klēpī turot. Ja visu garo nedēļu būšu cītīgi strādājis, tad gribu nopelnīt tik, cik sestdienas vakarā uz muguras
Varu vienā gājienā iznest pa muižas vārtiem, noteica vīrelis. Kalps jau neko nevarēja apsolīt, bet vedināja vīreli uz muižu. Te, kungs, būs mans pārnieks, kalps nedroši teica. Vai spriguļus paši cilāsiet, vai jāmeklē palīgs? Kas to darītu? Kungs palaida lielo smieklu. Man domāt, iztiksim paši, vīrlis atbildēja, lai gan izskatījās vārgs un slims. Un cik tad algas prasāt? Muižnieks tincināja. Mans pārnieks pār nedēļas darbu prasa tik, cik sestdienas vakarā vienā gājienā uz muguras varot iznest pa vārtiem, kalps atbildēja. Salīgts, muižnieks teica, pirmdien esiet klāt. Pirmdienas rītā abi ieradās šķūnī, kas bija pilns ar labību. Sāk ar rudziem. Kalps tik spēja nest kūļus pēc kūļa, un vīrelis izkūla kārtīgi nošķirot graudus, salmus un pelavas. Rudzu pans bija pieveikts, iekams saule vēl debesīs. Te kalpam karsts pārskrēja pār muguru. Tikai tagad viņš nojauta, ka vīrelis ir pats nelabais. Otrā dienā abi strādāja ar kviešiem. Trešajā dienā izkūla miežus, 4. un 5. dienā auzas un griķus. Pēc sestdien rīta cēlienā noņēmās rāboliņu, vīķiem un rapšiem. Izkults bija viss. Kalps savāca kopā maisus, un vīrlis, galvu nepacēlis, bēra tajos graudus tik zibenīgi, ka maisi vienā rāvienā bija pilni. Pievakarē, kad viss bija paveikts, šķūnī ieradās muižnieks un neticēja pats savām acīm. Darbu, kuru varēja izdarīt 10 spēcīgi vīri, vairākos mēnešos, vienā nedēļā bija paveikuši abi vārguļi. Gan esat rāvušies, kungs uzslavēja. Jāpasauc tik kalpi, lai sanes maisus klētī. Pagaidiet, varēsiet saukt un nest, bet vispirmām kārtām es salikšu sev uz muguras tik, cik varu iznest pa vārtiem vienā gājienā, teica vīrlis. Ņēma maisus pēc maisa un meta tik sev uz muguras. Kad pēdējais maisis bija uzkrauts, viņam uz muguras pacēlās augsts maisu kalns. Tādi brīnumi vēl nebija pieredzēti. Muižniekam redzot, ka visa labība tiks aiznesta un pašam nepaliks ne grauda, zils un zaļš gar acīm nozipsnīja un kājas kļuva bezspēcīgas. Dusmās drebēdams, viņš uzkliedza kalpiem palaist vaļā muižas lielo vērsi, kas bija sabadījis jau vienu otru garām gājēju. Muižnieks cerēja, ka vērsis uzbrūkot vīrlim pie reizes sagāzīs arī maisu kalnu, un viņš tad atdabūs savu labību. Taču, kad vērsis baurodams un ragus izslējis gāja virsū vīrlim, šis tikai pasmējās. Pareizi, kungs, pareizi. Maize prasīt prasa arī gaļu. Un viņš paķēris vērsi aiz ragiem, to tā savicināja gaisā, ka uzmeta pēdējam maisam virsū. Muižnieks lielā niknumā nekā cita neattapa kā iesaukties. Ja nelabais parāvis visu mantu, lai rauj arī mani. To tikai vīrlis bija gaidījis. Lielais mantrausis un ļaužu mocītājs bija velna nagos. Nometis no pleciem milzīgo maisu kalnu, velns sagrāba muižnieku un aizstiepa uz elli. Vecajam kalpam palika visa kunga labība un vēl vērsis. Viņš varēja dzīvot mierīgas vecuma dienas. Miegacis. Čehu tautas pasaka. Kādās mājās dzīvoja skopa saimniece. Viņai bija dēls. Reiz vakarā pie saimnieces ienāca veca ubadze un lūdza ēst, bet viņa nikni uzkliedza. Ātrāk no manas mājas laukā, vai es kāda bagātniece, ka visiem diedelniekiem varu vēderus piebāzt? Ubadze paskatījās skopulai acīs, smagi nopūtās un novēlēja. Lai dēls tev būtu miegacis, iekams nebūs pabijis ellē. To pateikusi, ubadze nozuda kā nākusi, bet saimnieces dēls patiesi gulēja un nespēja savu miegu izgulēt. Viņu iesauca par miegaci. Pat iedams, ēzdams un sēdēdams viņš snauda. Māte viņu vadāja pie vārdotājiem, bet nekas nelīdzēja. Kādu dienu kaimiņš brauca uz pilsētu un zirga barošanai iesvieda ratos siena klēpjus. Miegacis, neviena nepamanīts, ielīda ratos, ierakās sienā un aizmiga.
Pusceļā braucējs viņu atrada, iebāza tukšā mucā, kas mētājās ceļmalā, aiztaisīja mucu ciet un atstāja mežā, lai atpakaļ braucot šo pievāktu. Miegacis pamodās mucā, paskaties par spundes caurumu, redzēja, ka apkārt salasījies bars izbadējušos vilku. Nejauši kāds vilks iebāza mucā asti. Miegacis pārbies to saķēra un aptina sev ap roku. Vilks iztrūcies, sāka diegt, un muca dārdēdama vēlās līdz. Vilki izklīda, muca atsitās pret akmeni un izjuka. Miegamicim no rokām izspruka aste, un vilks aizjoņoja. No pārdzīvotā dēlam miegs bija atlaidies. Pavēries apkārt, viņš noskārta, ka nokļuvis augstu kalnos. Te viņš satika vārgu vientuļnieku, kurš lūdza: jūtu, ka mana pēdējā stundiņa vairs nav tālu. Lūdzu, uzkavējies līdz tam brīdim te, tad mani apglabā. Promejot, paņem manu rungu. Ja vēlēsies, kur nokļūt, piesit tik rungu pie zemes, bet uzliekot manu cepuri galvā, kļūsi neredzams. Vecais vīrs nomira, Miegacis viņu apglabāja. Tad piesita rungu pie zemes un iesaucās: gribu pastaigāties pa pilsētu, kur dzīvo karalis. Tik tiešām, Miegacis jau atradās pilsētā. Ļaudis runāja, ka valdnieks solot pusi valsts tam, kas uzzināšot, kur princese pavadot naktis. Naktīs viņa pazūdot un pārnākot rīta pusē, noplēsusi 12 pāru kurpju. Miegacis pieteicās par sargu. Vakarā viņš apmetās pils priekškambarī un izlikās aizmidzis. Pirms pusnakts ienāk princese ar degošu sveci rokā un pieliek šim pie papēžiem, lai pārliecinātos, vai cieti aizmidzis. Miegacis turējās, cik spēja, un nepakustējās. Tad princese paķēra 12 pārus jaunu kurpju un izmetās pa durvīm. Miegacis piecēlās, uzlika cepuri, piesita rungu pie zemes un izteica vēlēšanos atrasties tur, kur ir princese. Nākamajā mirklī viņš kopā ar princesi stāvēja pie augsta kalna. Tas pēkšņi atvērās, izlēca 2 pūķi, uzcēla princesi uz pleciem un ienesa dziļā alā. Miegacis neredzams devās šiem līdz. Viņi gāja garām krūmam, kam zari bija no alvas. Miegacis nolauza mazu zariņu un iebāza kabatā. Tad viņš gāja garām krūmam, kam zari bija no vara. Miegacis nolauza atkal zariņu, kas iešķindējās. Princese bailēs noģība. Beidzot pūķi ienesa princesi melnās elles klajumā. Šurp steidzās velni baru bariem un pamatīgi nopūlējās, līdz princese atžerga. Tad sākās brangs mielas. Arī Miegacis sēdās klāt un krietni ieturējās. Velni nevarēja nobrīnīties, kur tik ātri pazūd ēdiens. Bet, ka pie galda sēdētu cilvēks, par to nevienam nebija miņas. Tad velni cits pēc cita trakā dancī griedza princesi, līdz 12 pāri kurpju bija driskās. Princesei velkot pēdējo kurpju pāri, nokrita gredzens un paripoja zem galda. Miegacis to aši paķēra, ielika kabatā, piesita rungu pie zemes un vēlējās būt pilī. Kad princese pāradās, šis jau krāca. Otrā dienā, kad visi bija sanākuši kopā, karalis vaicāja, vai kāds būtu princesi pieskatījis un zinātu pateikt, kur viņa pazūd naktīs. Neviens no augstmaņiem nezināja, bet Miegacis teica: augsto karali, es apsargāju princesi un varu pateikt, kur viņa atradās šonakt. Būtu labi, ja viņa pati atzītos, ka dancoja ar velniem elles norā un noplēsa 12 pārus kurpju. Princesi atsauca. Miegacis no kabatas izņēma alvas un vara zariņus un teica: šos es nolauzu no alvas un vara krūmiem, kuriem garām pūķi nesa princesi. Tēt, neticiet viņam, princese liedzās. Tos viņam kāds amatnieks būs uztaisījis. Tad Miegacis visiem parādīja princeses gredzenu un izstāstīja, kur viņa to pazaudēja. Princese saprata, ka viņas naktsgaitas ir atklātas un iesaucās: zeme atveries un paglāb mani. Zeme pavērās un princese pazuda. Miegacis bija atbrīvojies no miega lāsta, dabūja pusi karaļa valsts un valdīja taisnīgi un godīgi. Saule un mēnesis.
Vietnamiešu pasaka. Pie ļauna un cietsirdīga saimnieka dzīvoja mazs zēns, vārdā Kuai. Viņš bija bārenis. Tuvākais cilvēks zēnam bija nabadzīgs sirmgalvis. Tam viņš izsūdzēja savas bēdas. Saimnieks jo dienas kļuva nežēlīgāks, bieži viņu sita un saimniece nedeva ēst. Vecīši iedrošināts, Kuai sasparojās doties pie debesu spīdekļiem, lai tiem izstāstītu pārestības. Viņš uzrāpās lielā kokā un sāka lūkoties debesīs. Negaidot sacēlās viesulis, kas izplēta kokam zarus kā divus milzīgus spārnus, izrāva saknes no zemes, pacēla koku gaisā un nesa augšā debesīs. Zēns ar rokām apķēris stumbru redzēja, ka koks ietriecas baltos kokvilnai līdzīgos mākoņos. Tad sakļāvis savus zaļos zarus, izspraucās cauri mirdzošos zvaigžņu jūrai un apstājās pie debesu vārtiem. Tie laistījās izkalti tīrā zeltā. Kuai iegāja pa vārtiem. Apkārt viss zvīļoja, kā ar dārgakmeņiem nokaisīts. Zvaigznes ieraudzījušas zēnu, likās izbrīnījušās. Viena no tām ievaicājās, kur puisīt iedams, vai neesi debesīs apmaldījies? Cienījamā zvaigzne, esmu ieradies debesīs, lai saulei un mēnesim lūgtu palīdzību. Varbūt jūs pateiktu, kur viņus atrast? Zvaigzne atbildēja, tev jādodas uz debesu dārziem. Tur abi spīdekļi jau vairākas dienas kašķējas, un neviens nevar viņus salabināt. Rasi, tev tas izdosies, citādi jau lejā uz zemes nebūs labs laiks un nekas neaugs. Kuai nokļuva brīnumainajā dārzā, kur auga koki ar dimanta, rubīna un ziloņkaula lapām, kas vieglā vēsmā tikko dzirdami zuzēja. Dažni dažādi raibi putni bariem vien laidelējās spīguļojošos zaros. Zēns vaicāja putniem, kur te meklēt sauli un mēnesi? Putns ar zeltainām spalvām pamāja uz smaragdzaļo pļavu un teica, tur jau tie abi ecējas. Kuai diedza uz to pusi un drīz ieraudzīja sauli un mēnesi. Saule bija tērpusies purpurā, bet mēnesis violētā tērpā. Abiem sejas kaisa nevaldāmās dusmās. Zēns nobijies paslēpās aiz kāda dārgakmeņiem izrotāta koka un dzirdēja, ka saule teica, bez manas siltuma un manas gaismas cilvēki nespēja dzīvot. Es nevien palīdzu izaugt rīsam, bet to izkultu arī izkaltēju. Mēnesis nepalika parādā, bet mana gaisma ir noderīgāka par tavējo. Tā vajadzīga gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem, gan kokiem un zālei. Un strīds abu starpā iedegās vēl negantāks. Kuai nespēja ilgāk klausīties un izskrēja saulei un mēnesim pretī, paklanījās un sacīja. Varenie spīdekļi, mana ciema iedzīvotāji ir pateicīgi jums abiem. Cerot uz jūsu labvēlību, viņi apsēja savus laukus un gatavojas ievākt ražu. Lai raža ienāktos, ir vajadzīga kā saulaina diena, tā dzestra nakts. Ai, lielie spīdekļi, jums jābūt draudzīgiem, tad cilvēkiem būs mazāk raižu un viņus nepiemeklēs trūkums. Saulem un mēnesim patika zēna teiktais, un viņi salaba. Bet jau nākamajās naktīs mēnesis skaudības pārņemts atkal sāka tā spīdēt, ka no karstuma kokiem nodzeltēja lapas, puķēm nobira ziedi, zāle un rīss izskalta strauti izžuva. Zemes ļaužu vaimanas un izmisuma saucieni pacēlās līdz pat debesīm. Kuai lauzīja galvu, kā palīdzēt? Aši joza uz smaragdzaļo pļaviņu pie saules un mēnesis un teica, varenie spīdekļi, strīdoties būsiet noguruši. Vai nevēlaties aizstaigāt līdz jūrai, lai atpūstos? Saule un mēnesis labprāt devās zēnam līdz uz jūru. Krastmalā abi spīdekļi aizgrābti nodevās zilās jūras apbrīnošanai. Kuai viņiem nepanot, pieliecās, iegrāba pilnu sauju smilšu un paskrējies uz priekšu iesvieda tās mēnesim tieši sejā. Mēnesis seja, kas visu laiku bija degusi kā sarkana liesma, maz pamazām kļuva mierīga un vēsa. Un līdz ar to nakts atguva dzestrumu. Tad zēns metās laukā pie debesu vārtiem, iekāpa kokā un laidās lejā uz savu ciemu.
Pretī nāca vecītis un taujāja: vai satiki sauli un mēnesi un izlūdzies sev palīdzību? Satiku, bet par sevi neko nepaspēju pateikt. Kuoja vecītim izstāstīja, ka saule un mēnesis strīdu dēļ uz zemes visa dzīvā radība bez maz vai sadegusi, un, lai atvēsinātu stūrgalvi, viņš iemetis mēnesim sejā smilšu sauju. Zēns kopā ar vecīti atgriezās ciemā. Vecītis saicināja ļaudis un teica: paskatieties uz šo puisēnu, kaut gan viņš vēl mazs, bet paglābis mūs visus no nāves. Saule sveilēja dienā, bet mēnesis naktī, un visai dzīvai radībai draudēja iznīcība. Viss sadegtu, ja koja nebūtu atdzesējis nakts spīdekli. Tagad tas vairs nekarsē, un viss sāk atdzīvoties. Iestājoties naktī, zemi apspīdēja mēnesis vēsā gaisma. Koja laidās miegā un bija laimīgs. Laiskais znots. Indiešu pasaka. Kādam namdarim pagadījās laisks znots. Kā saka, ar degunu gaisu badīja, darbu nestrādāja, bet uz pļāpāšanu bija nadzīgs. Kad pienāca laiks ēst, šis pirmais klāt. Namdaris sūkstījās: ir nu gan mūsu znots laists. Cerēju, ka būs man darbos palīgs, bet kas to deva? Ja kaimiņi znotam ievaicājās, kāpēc viņš nekā nedara, šis visgudrēm atteica: tagad ir tāds laiks, ka nav nekāda darba. Sāksies lietavas, tad aršu lauku. Vai tagad kāds ar? Nu, neviens. Rītdien iesim uz mežu, nāc līdz, aicināja puiši. Pēdējais laiks izmeklēt vajadzīgos kokus arklam. Iemesim un pie reizes gultas rāmim un kājām. Arī malka jāsastrādā. Otrā rītā znots, paņēmis vieglu cirvīti, aizgāja līdz uz mežu. Kamēr citi cirta kokus un vāca žagarus, znots neatradis sev darbu, klaiņoja pa mežu, līdz iznāca Stāva kalna nogāzē. Te viņš dzirdēja, ka kāds līks koks teica otram kokam: kas mani nocirtīs un iztaisīs gultai kājas, tas kļūs bagāts. Dzirdēto znots klusībā apcerēja. Jo kāpēc šis koks būtu jānocērt un jāiztaisa gulta, tad redzētu, kas notiek. Koks bija līks un greiss. Znots to nocirta un stiepa reizē ar citiem uz māju. Saki, nu viens cilvēks, puiši smējās, tik lielā mežā nevar noskatīt kārtīgu koku. Katrs tak izmeklē sev to taisnāko, bet šis cērt pirmo, kas trāpās. Arī mājās namdaris un kaimiņi nolika znotu, nosaucot viņu par pēdējo nejēgu. Bet znots sacirta koku gabalos un meistaroja gultu. Gultai kājas un rāmi viņš izgrieza prasmīgi. No labas virves nopina tīklu un gulta iznāca glīta. Katram, kas gultu redzēja, tā priecēja acis. Nu visi ņēmās slavēt znotu. Par 1 sudraba monētu es šo gultu pārdodu, znots teica. Kurš nu būtu tik turīgs, lai par gultu izdotu veselu monētu? Visi atrunājās. Drīz par šo skaisto gultu uzzināja Radža un sūtīja savus kalpus teikdams: naudu nežēlojiet, maksājiet, cik prasa, un nesiet gultu šurp. Radžas kalpi nespēja vien apbrīnot gultu. Iepriekš neaprasījušies par maksu, iedeva 2 sudraba monētas meistaram un gultu nogādāja Radžam. Gulta valdniekam gauži patika. Jau to pašu nakti Radža likās uz auss jaunajā gultā un tūliņ aizmiga. Un ko domā? Visas 4 gultas kājas izrāvās no rāmja un katra taisnā ceļā joza uz savu debesu pusi. Kāja, kas joza uz austrumiem, pārsteidza ienaidnieka karapulkus, kuri grasījās uzbrukt Radžam un stājās tiem pretī. Kāja, kas joza uz rietumiem, pamanīja, ka siena sašķiebusies un gāzīsies Radžam virsū, un atbalstīja to. Kāja, kas joza uz ziemeļiem, redzēja čūsku, kura bija ieritinājusies Radžas rīta kurpē, lai viņam iedzeltu. Kāja čūsku pieskatīja. 4. kāja, dodamās uz dienvidiem, satika Rakšasu, kurš nāca atplēstu muti, lai aprītu Radžu. Kāja ielēca briesmonim mutē, to aizsprostoja un nelaida Radžam tūmā. Visus šos brīnumus
Radža redzēja sapnī. Otrā rītā Radža atmostas un, patiesi, gultai nav nevienas kājas. Gultas rāmis atrodas uz grīdas. Vai es vēl sapņotu? Radža sev vaicā un ir lielā nesaprašanā. Piecēlies grasās uzaut rīta kurpes. Gultas kāja brīdina. Nevelc, apskaties, kas tur slēpjas. Ja es nebūtu uzmanījusi, tu tiktu nožņaukts. Radža sasauca kalpus un nobeidza čūsku. Radža gāja uz rietumu durvīm, bet otra gultas kāja brīdināja. Nenāc uz šo pusi, es te pūlos balstīdamas sienu, lai tā nesabruktu. Radža sasauca kalpus un tie salaboja sienu. Pagalmā Radžu ar atplēstu rīkli gaidīja Rakšass, lai viņu aprītu. Trešā gultas kāja deva padomu, paņem bisi un nošauj briesmoni. Ja es viņu neturētu ciet, būtu tevi jau aprījis. Radža nošāva Rakšasu. Gultas kāja atgriezās istabā un stingri nostājās rāmī. Kad Radža ienāca, viņš redzēja, ka gultas 3 kājas stāvēja savās vietās. Nebija vienīgi 4. Ja šīs 3 aizstāvēja mani un izglāba man dzīvību, tad citādi nebūs, ka arī 4. cīnās manā labā, Radža nodomāja. Viņš sapulcināja savu karaspēku un veda uz austrumiem. Tur viņi redzēja, ka gultas kāja viena pati turējās pretī milzu karapūlim. Tad karalaukā ieradās Radžas karaspēks un sāka cīnīties. Kāja atgriezās savā vietā. Radža uzvarēja pretinieku un pārnāca mājās. Tagad gultai bija visas 4 kājas, kas cieši turējās rāmī. To redzot, Radža kļuva priecīgs un teica: šī gulta ir izglābusi man dzīvību vairāk kārt. Atvediet šurp meistaru, kas to taisīja, gribu viņam pateikties. Namdara znots tika jo bagātīgi apdāvināts, bet tautai Radža sarīkoja dzīres, visus pacienāja ar rūgušpienu un rīsiem. Izola, franču tautas pasaka. Kādā ciemā dzīvoja maz meitene, kuru sauca par Izolu. Viņai agri nomira māte, un tēvs drīz ieveda mājās pamāti. Tā bija ļauna sieviete. Ne acu galā neieredzēja Izolu. Vai nu zupa nebija garšīga, vai mīkla nerūga, vienmēr tika vainota Izola. Meitenes tēvs, būdams lēticīgs cilvēks, pārāk uzticējās sievai. Reta bija tā diena, kad meitene netika izpļaukāta un atstāta bez vakariņām. Pamāte neļāva Izolai gulēt istabā, bet ierādīja guļvietu salmos pie lopiem kūtī. Meitene par to nenoskuma, jo viņas vienīgais draugs bija zils vērsis. Tas bija liels un stiprs, bet jau krietni vecs. Kad vakaros meitene salmos nolikusies raudāja, zilais vērsis nolieca galvu pie viņas. Vērša karstajā dvašā Izolai nožuva asaras, un viņa saklausīja vērša čukstus. Neraudi, Izola, neraudi. Ja gribi sviestmaizīti, tad paskaties man ausī. Patiesi, Izola tur atrada sviestmaizi un kāri to pēda. Pateikdamās zilajam vērsim, meitene glaudīja viņa mīksto kaklu līdz aizmiga. Reiz skalojot upītē veļu, Izola dzirdēja, ka pamāte teica kaimiņienei: mūsu zilais vērsis ir stipri vecs, to nav vērts ilgāk turēt, rīt taisāmies šo nokaut. To dzirdot, meitene tā satrūkās, ka veļas gabals izkrita no rokām. Asarām birstot, viņa iemetās kūtī pie sava drauga un teica: labo vērsīt, tev draud briesmas, pamāte grib tevi nokaut, bet zilais vērsis mierīgi gremoja tālāk. Manu labo vērsīt, meitene nedomāja rimties. Tu nedrīksti šeit palikt, es atraisīšu tev saiti un bēgsim abi tālu projām. Zilais vērsis atbildēja: neraudi, Izola, esi mierīga un pacietīga. Kad būsi izdzinusi lopus ganos, tad arī bēgsim. Izlaidusi lopus ganībās, meitene atstāja govis savā ziņā, pati kopā ar zilo vērsi, slaptīdamās gar asajiem ērkšķu krūmiem, lai viņus nepamanītu, devās projām pa laukiem un pļavām. Drīz viņi nonāca biezā mežā, kur pie kokiem šķindēja vara lapas. Ej nu tā, lai nepiedurtos šīm lapām, zilais vērsis brīdināja meiteni. Ja nokritīs kaut viena, mūs piemeklēs nelaime.
Taciņa gan bija šaura un mežs drūms, tomēr Izola ar vērsi izgāja tam cauri, nepieduroties ne lapai. Kad meitene jutās nogurusi, zilais vērsis teica: "Sēdies man mugurā." Izola paklausīja, un viņi bēga pa plašu lauku, līdz nonāca pie granīta klintīm, kuru pakājē burzguļoja avots. Zilais vērsis apstājās, meitene nokāpa zemē, abi padzērās vēso ūdeni un gāja tālāk. Saule rietēja un apspīdēja tuvējo mežu. Tur uz priekšu pa līkumotu taku tālāk devās Izola un zilais vērsis. Šajā mežā pie kokiem klindzēja sudraba lapas. "Min manās pēdās," vērsis teica, "nepieduries tikai šīm lapām. Ja nokritīs kaut viena, mūs piemeklēs nelaime." Viņi ar grūtībām bija iznākuši mežmalā, kad Izola, ļaudama priekam vaļu, nejauši pieskārās kādai lapai, kas tūdaļ nokrita zemē. Tanīpat mirklī sākās nejauka kaukoņa, un no biezokņa izlēca pretīgi zirnekļiem līdzīgi, tikai daudz lielāki radījumi. Zilais vērsis gan badīja ar ragiem, gan spārdīja kājām, līdz tos visus nobeidza. Pa to laiku bija uzkritusi tumsa. Mēnesis gaismā, šķērsojot dziļu grauvu, viņi nonāca atkal mežā, kur pie kokiem zvandzēja zelta lapas. Zilais vērsis brīdināja meiteni: "Nepieduries šīm lapām, citādi mūs piemeklēs nelaime." Ai, kā mēnesis apspīdētas spīguļoja zeltainās lapas, un iznākot no meža, Izola nenoturējās, nepieskārusies kādai lapai, kas šķindēdama nokrita zemē. Atskanēja vēl nedzirdēta rēkoņa, un no biezokņa izlēca 4 lauvas. Meitene bailēs drebēdama iebrēcās, bet zilais vērsis grieza pretī ragus un metās virsū lauvām. Ar 3 lauvām viņš tika viegli galā, bet ar 4. cīnījās uz dzīvību un nāvi. Beidzot zilais vērsis uzvarēja arī šo lauvu. Tad aizzelsies un asinīm noplūdis, sabruka pie meitenes kājām. "Labo zilo vērsīt, nemirsti!" Meitene glāstot viņa kaklu bēdīgi teica. "Neskumsti un nebaidies, Izola," zilais vērsis mierināja. "Kad nomiršu, apber mani ar zemi un akmeņiem un atceries šo vietu, atnāc šurp un palūdz, kad tev kā vajadzēs. Es visu izpildīšu, jo tu biji pret mani laba un draudzīga." Kad zilais vērsis nomira, Izola, raudādama viņu apbēra mežmalā ar smiltīm, salasīja un uzlika virsū akmeņus. Meiteni pieņēma kāds nabadzīgs, bet labsirdīgs zemnieks no tuvējā ciema. Kopš šās dienas viņš kļuva turīgs. Izola šad un tad naktīs esot redzēta pie akmeņu kaudzes mežmalā, kur tā nometusies ceļos čukstot: "Manu labo zilo vērsīt." Tukša lielība. Tibetiešu pasaka. Pasaka stāstīs par 2 pelēm. Tās dzīvoja pirms daudziem gadiem. Vienu no viņām sauca par Tievpurnīti, bet otru par Dižastīti. Abas bija nedzirdēti lielīgas. Gadījās tikai satikties, lai šās, visu citu aizmirsušas, sāktu dižoties. "Paklau, draudzenīt," uzsāka Dižastīte. "Vai tev ir gadījies kādai citai redzēt tik pasakainu asti kā man?" Atbildes nemaz negaidu, pati jau labi zinu, ka par manējo nav garākas astes. Es droši ņemos apgalvot, pasaulē nav nekā dižāka par manu asti. Tā ir garāka par saiti, kurā saimnieks piesien jaku, garāka par upi Brahmaputru, garāka vēl par saules staru. Vai vari to saprast? Tev Tievpurnīt, pat iedomāties ir grūti, cik varen labi, ja ir tāda garaste. To es varu apmest katram kaķim ap kaklu un šo nožņaukt kā nieku. Viss var būt, diezgan negribīgi izmeta Tievpurnīte, un noklausījusies draudzenes garo runāšanu, iesāka pati. Bet man domāt, daudz svarīgāk, ja ir tāds smails, tikpat kā izdrās spurniņš. Paskaties uz manējo, tievāka par to nav nekā pasaulē. Pat visšaurākajā spraudziņā to var iebāzt un izvilkt visniecīgāko kukurūzas graudiņu.
Savu purniņu varu iebāzt pat šaurajā krūkā, kurā cilvēki glabā garšīgo eļļu. Bez tam uz sava smailā purniņa varu uzdurt jebkuru kaķi. Ar vienu runci es to arī izdarīju. Tas nebija neko daudz mazāks par aunu. Bet vai var iedomāties, ka vakar es ar savu asti nomiedzu runci, kurš bija lielāks par tīģeri? Savukārt teica Dižastīte. Dzi, itin pikta iesaucās Tievpurnīte. Tik lieli runči nemaz nav redzēti. Dzi. Dižastīte kļuva dusmīga. Bet vai tādi runči kā auni būtu? Cik tad tādiem dienā vajadzētu peļu? Kā tu uzdrošinies mani apstrīdēt? Dusmās spiedza Tievpurnīte. Bet tu pati arī mels visu, kas vien iešaujas prātā. Nedomāja padoties Dižastīte. Peles saķildojās un cieši nozvērējās nekad vairs nesatikties. Itin drīz kā vienai tā otrai kļuva garlaicīgi, jo neatradās neviena cita pele, kas būtu ar mieru klausīties viņu dižošanos, bet nepalielījušās abas nespēja pat dienu nodzīvot. Neko darīt. Tievpurnīte ar Dižastīti atkal satikās un kā allaž padižojās. Ja abu peļu plātīšanos kāds būtu noklausījies un gribētu visu uzrakstīt, tad vajadzētu pārlieku lielu papīru. Nu tik lielu, ka tajā varētu kā likts ietīt veselu pilsētu. Tā nu viena otru pārspējot lielībā, Tievpurnīte un Dižastīte netika pamanījušas, ka bija nonākušas pie kādas būdas sliekšņa. Tievpurnīte vedināja. Ieskrienam draudzenīt cilvēka būdā un sasildāmies pie viņa pavarda. Ai, es labprāt, atsaucās Dižastīte. Peles ielavījās cilvēka miteklī. Viņām paveicās, būdā neviena nebija, bet visredzamākajā vietā viņas atrada sausa biespiena gabaliņu. Dižastīte un Tievpurnīte uzklupa biespienam un to kāri skrubināja, tad notupās pie siltā pavarda. Saki, ko gribi, nevienam citam nav tik laba dzīve kā mums pelēm, iesāka Dižastīte. Pat varenajam tīģerim, lai sameklētu ēdamo, jāklajo apkārt pa mežiem, āzim jāizlēkā kalnu kalni, bet par mums pelēm rūpējas cilvēki, atstājot savās būdās gardas pakodas. Nav mums arī nenokviena jābaidās, piebalsoja Tievpurnīte. Kalnu āzi biedē tīģeris, savukārt tīģeris bīstas no mednieka, bet mēs abas nebaidamies ne no kā, par kaķi nemaz nerunājot. Ja nu tiešām notiktu, ka šis te pēkšņi parādītos, es, daudz neparātojot, šo aši uzdurtu uz pasaulē vissmalkākā purniņa, bet tu, mīļā, nožņauktu viņu ar savu pasaulē visgarāko asti, vai ne? Tievpurnīte nebija paguvusi sakāmo pabeigt, kad būdas slieksni cienīgi pārkāpa svītrains runcis. Teikto aizmirsusi, Tievpurnīte ar lielu lēcienu jau atradās kaktā un aši iemuka nelielā spraugā. No viņas neatpalika arī draudzene. Runcis metās šām pakaļ un sagrāba Dižastītes garo asti. Pele rāvās tik spēji, ka puse astes palika runcim zobos. Kad Dižastīte atkal satika Tievpurnīti, viņa teica: Nemaz nebaidies, es runci nožņaudzu ar savu garu asti. Tievpurnīte apskatīja draudzeni un iesaucās: Tu esi drosmīga pele, tikai to es nesaprotu, kāpēc tev aste kļūsi daudz īsāka. Dižastīte vīzdegunīgi atcirta: Tagad es varēšu visiem stāstīt, ka mana garā aste kādreiz bijusi vēl garāka. Gobalda nedienas. Persiešu tautas pasaka. Vecos laikos dzīvoja vīrs un sieva. Viņiem auga 2 dēli. Tie izauga un apprecējās. Jaunākais dēls Gobalds ar sievu palika dzīvot pie vecākiem. Reiz Vedekla uzkopa māju. Slaukot pagalmu, uzpūta vēja brāzma un izjauca saslauku čupu. Vedeklai paspruka nelabs vārds. To pašu brīdi ieblējās kaza, kas turpat tūmā plūca zāli. Vedekla, būdama mazliet muļķa, nodomāja, ka kaza viņas teikto ir sapratusi. Piegāja tai klāt un ņēmās labināt.
Ragainīt, nedari man kaunu, nesaki ne vīramātei, nekādam citam, ka es nelabu vārdu esmu laidusi pār lūpām. Ja klusēsi, atdošu tev savus auskarus un rokas sprādzes. Kaza ieblējās otrais. Vedekla nu iekāra kazai ausīs auskarus un ap kājām aplika rokas sprādzes. Garām gāja vīramāte un, redzot izrotāto kazu, vaicāja: kas tad šo tā apkarinājis? Vedekla tūlīt klāt un lūdz: labo māmiņu, slaucīju pagalmu, uzpūta vējš un izjauca visas saslaukas. Man paspruka nelabs vārds. Kaza to dzirdēja un sāka blēt. Es lūdzu, lai šī klusē, un atdevu auskarus un rokas sprādzes. Palūdz arī tu. Negribētu, ka tas nāktu ausīs vīra tēvam. Vīramāte tuvojās kazai. Tā ieblējās, un vīramāte teica: ragainīt, neapkauno manu vedeklu. Ja neizpļāpāsi, atdošu tev savu raibo kleitu un zīda seģeni, čadru. Vīramāte atnesa solīto un apģērba kazu. Garām gāja vīra tēvs un brīnījās: kā lab kazu tā izrotāta. Kaza atkal ieblējās. Vīramāte izstāstīja vīra tēvam. Arī vīra tēvs piegāja pie kazas un teica: ragainīt, ja neizpļāpāsi dzirdēto, nežēlošu tev savas labākās kurpes. Garām gāja vīra brālis un brīnījās. Kad viņam visu pastāstīja, viņš noņēma cepuri un uzlika to kazai. Visi vēl turpat grozījās un ņēmās kazu pierunāt, lai neko nesaka Gobaldam, kad pārradās Gobalds. Viņš tincināja, kā lab kaza tā apkarināta, līdz māte izstāstīja. Gobalds noklausījās un apjuka. Kā ar šādiem sēnelu pakaušiem, lai es dzīvoju? Atstāšu jūs un iešu projām. Ja atradīšu dumjākus par jums, nākšu atpakaļ, ja ne, došos tālāk pasaulē. Gobalds posās ceļā un pēc dažām dienām nonāca pilsētā. Izsalcis atsēdās uz sola kādas mājas priekšā. Mājas saimnieks, ieraudzījis svešu, nogurušu un izsalkušu cilvēku, iznesa no mājas podu ar dažām karotēm zupas. Gobalds to kāri izēda un tad atklāja, ka pods nekad nav mazgāts, jo tajā kārtu kārtām bija sakautušas visvisādu ēdienu atliekas. Gobalds aiznesa podu pie strauta. Ar smiltīm to izberza un tīru nolika pie durvīm. Saimnieks pabrīnījās, jo nebija vēl redzējis, ka podus kāds mazgātu. Viņš sāka skaļi saukt: mūsu pilsētā atnācis podu mazgātājs, nesiet visi šurp podus! No mājām šurp steidzās ļaudis ar podiem rokās un lūdza: ar maksu mēs neskoposimies, izmazgā tik mūsu podus! Gobalds vairākas dienas noņēmās, berzdams podus, saņēma diezgan daudz naudas un pasmējās. Šie ir lielāki nesaprašas par manējiem, un devās tālāk. Pret vakaru viņš nonāca citā pilsētā un pamanīja, ka pie kādas mājas drūzmējas ļaudis. Plātās ar rokām un skaļi klaigā. Izrādījās, ka uz līgavaiņu māju ir atvesta līgava. Tā bija gara auguma, bet durvis zemas, un viņa nekā nevarēja ieiet mājā. Lai līgava tiktu iekšā, viņas vedēji ieteica izlauzt sienu, bet līgavaiņa radinieki kliedza: mēs, lai bojātu sienu, dariet šo vai to, lai līgava taptu īsāka. Viņai ir pārāk garas kājas. Kāzinieki nikni strīdējās. Pienāca Gobalds un teica: ja nežēlosiet man 100 zelta naudas gabalu, es līgavu ievedīšu mājā. Nevajadzēs ne sienu laust, ne līgavai ko darīt. Kāzinieki bija ar mieru. Gobalds paņēma līgavu aiz rokas, pieveda pie durvīm un teica, lai viņa noliec galvu un iet iekšā. Līgava tā izdarīja un iegāja mājā. Visi nu bija priecīgi. Gobalds saņēmis atlīdzību, kātoja tālāk. Pēc dažām dienām viņš nonāca atkal pilsētā. Te pilsētas vecākais un iedzīvotāji bija sapulcējušies pie liela torņa, kam sienā redzama dziļa sprauga. Iedzīvotāji žēlojās. Ja tā kļūs platāka, tornis sabruks un mūs apraks. Ko lai mēs iesākam? Es varu spraugu aizmūrēt, tad tornis nesagāstos, pieteicās Gobalds. Ja to izdarīsi, dosim tev 100 zelta naudas gabalu, pilsētas vecākais piedāvāja. Gobalds samīcīja mālus ar ūdeni, aizmūrēja spraugu, saņēma naudu un griezās uz mājas pusi, prātodams.
Kur vien eju, satieku daudz lielākus nesaprašas nekā mani mājinieki. Tagad tikai zinu, ka sieva, māte, tēvs un brālis man ir mīļi. Gribu dzīvot pie viņiem. Tēva novēlējums. Āfrikāņu pasaka. Aiz tuksneša, aiz oāzes dzīvoja bagāts un gudrs vīrs ar saviem 3 dēliem, kas auga saticībā un pārpilnībā. Tēvs iegādājās katram dēlam savu saimniecību un nodeva tās viņu pašu pārziņā. Veiksmīgākais saimniekotājs izrādījās vecākais dēls. Drīz tēvs nomira. Pēc nāves dēli atvēra tēva atstāto lādīti un atrada tajā viņa novēlējumu. Maniem dēliem, vienā no jūsu tīrumiem apraku zeltu, meklējiet to. Dēli jutās vīlušies. Būdami diezgan mankārīgi, viņi bija cerējuši, ka lādīte atradīs arī zeltu. Vecākais dēls uzmundrināja pārējos teikdams: sāksim rakt. Tēvs tak raksta, ka apracis priekš mums zeltu vienā no tīrumiem. Sākumā dēli tā negribīgi paraka gan šur, gan tur, tad sadūšojās un pāraka visu 3 saimniecību zemi, taču zeltu nevienā tīrumā neatrada. Smagu darbu nepieraduši, viņi jutās noguruši un sāka gausties, ka pūlējušies par baltu velti. Par visiem dūšīgāk bija racis vecākais dēls. Viņš klusībā pie sevis domāja: sāku tā kā saprast, ko tēvs gribējis teikt ar vārdiem: zeltu saviem dēliem apraku vienā no tīrumiem. Jaunākie brāļi nolēma, ka strādāt savās saimniecībās šiem gan nebūšot vērts. Ņēmās abi prātot, ko tagad iesākt, un nolēma doties uz pilsētu, salikt par kalpiem un tādējādi pelnīt svistiku. Kā norunāja, tā arī drīz vien izdarīja. Bet vecākais dēls palika mājās, sagaidīja sējas laiku un visu uzrakto zemi apsēja ar miežiem. Pirmā raža padevās bagātīga. Viņš apsēja laukus 2. reizi, uzplēsa vecās atmatas un arī tās apsēja. Graudi būs tas zelts, kuru tēvs mums apracis, vecākais dēls nosprieda. Ar laiku viņš kļuva bagāts un cienījams cilvēks. Viņš nebija iedomīgs, bet uzklausīja ikviena lūgumu un aizdeva graudus trūkumā nonākušajiem. Viņu slavēja kā lāga vīru. Ko pa šo laiku bija paveikuši jaunākie brāļi? Pie tēva viņi tika auguši pārpilnībā un nebija likti pie smaga darba, tāpēc arī neko neprata strādāt. Kad abi darbu meklēdami iegriezās svešās mājās, viņi visiem patika. Arī saimnieks viņus salīgstot darbā cerēja, kādi patīkami jaunekļi, tādi jau arī krietni strādās. Bet tiklīdz ķērās pie darba, brāļi nezināja, kā to darīt. Tad par šiem sirdījās, neprašas tādus ātrāk projām un aizdzina. Abi klimta no mājas uz māju, no pilsētas uz pilsētu. Bija noguruši, novārguši un bieži dzīvoja pusbadā. Savā starpā viņi apspriedās. Kas mūs priekšdienās sagaida? Cik ilgi tā apkārt kulsimies? Mums tēva mājās palika vecākais brālis. Iesim atpakaļ un pastāstīsim, cik grūti mums pa šo laiku gājis. Kādu dienu viņi atgriezās dzimtenē, nomocījušies, izsalkuši un noskranduši. Vecākais brālis viņus nepazina un vaicāja: kas jūs tādi esat un ko vēlaties? Viņi devās pazīstami un neko neslēpa. Vecākais brālis gan pabrīnījās par jaunāko brāļu neveiksmi, bet uzņēma tos labi. Deva ēst, dzert un pat apģērba. Tad pavadīja katru uz savu saimniecību. Jaunākie brāļi nebaidījās no zemes darba, un vecākais neliedza savu padomu un atbalstu. Nebaltās dienas pārlaiduši, viņi sargājās ielaist mājās viegliprātību un slinkumu. Čakli strādājot, arī jaunākie brāļi sāka dzīvot labi, un tauta joprojām daudzina viņu tēva gudro novēlējumu.